Miljons foreļu atgriešanās sadarbībā ar Skonto būvi. Dzīvojot šajā skaistajā Dievu pasaulē, cilvēkam rodas vēlēšanās dažreiz pašam Dievu uzspēlēt. Un tās spēles var būt labas vai nepārāk labas. Ja nepārāk labas, tad rodas nelaimīgi cilvēki, tukši ciemi, neapdzīvoti ūdeņi. Ja labā ziņā, tad daudz kas atkal atjaunojas, rodas un tiek iedzīvināts no jauna. Un šīs turpmākajās 20 minūtēs mēs parunāsim par vienu projektu, kurš noslēdzas šogad. Tas saucās Miljons foreļu atgriešanās. Iniciators Skonto būve, un no mediju viedokļa tas, ko mēs redzam, vienmēr maijā vai jūnijā nāk ziņa, ka šogad atkal tiek izlaisti 250 000 mazu forelēnu 25 upēs Latvijā, 30 lokācijās un viss. Bet tas jau nav viss. Lai tos forelēnus izlaistu, ir jāsāk jau kādu pusgadu iepriekš. Un tagad sākumā mēs paskatīsimies, kā tie forelēni patiesībā rodas. Novembra sākums. Esam sagaidījuši, ka no debesīm krīt slapjais sniegs, un tas nozīmē, ka lāčveidīgajām zivīm pats nārsta trakums. Un tā dzīvība lielā mērā sākās šeit, ja mēs runājam par mākslīgu dzīvības pavairošanu. Kā saka, mākslīgi audzējam zivis, mākslīgi viņas slaucam, viņas te dabīgi nenārsto, ja paši tas nav iespējams. Viņas nārsto 100 metrus tālāk. Viņas nārsto, jā, viņas nārsto dabā, pilnīgi dabiski, ja, bet šeit mēs to visu, kā saka, daram mākslīgā veidā, ja, tāpēc ar to saucam mākslīgu atražošanu, ja. Tā, nu pirmkārt jāsaka ar to, kad viņu Latvijas upēs ir nepietiekošā skaitā. Tas ir pirmais, kāpēc vispār esam nonākuši tik tālu, ka šādas lietas vajadzētu darīt mākslīgi, tas ir viens. Viņu nav vienkārši, viņi tiešām ir mazi. Un tagad ir tāds labdabīgs projekts Miljons foreļu atgriešanās. Un tu biji tas cilvēks, kurš noteica, kurās upēs un cik daudz apmēram vajadzētu laist. Nu tā kompānija jau bija palielāka, ja, bet es tos datus tā kā apkopoju, tā būtu pareizāk teikt. Mammas ir atslaucas, tagad ir otrā daļa. Ļoti svarīgi, papuči. Mammas mums bija kaut kur ap 200 kopā, bišķi vairāk, tad tēviņi mums ir kaut kādi 104. Nu, pieņi ir izcili vienkārši šitādam eksemplāram, ja. Tā kā, nu. Tā. Nu, tagad ir pienācis laiks apaugļot, lai iekšā savu buņģiņu. Ja. Un tagad kāds brīdiņš ir jāpagaida. Ja. Mazlietiņu pāpļosim, lai sajaucās visi ikri. Pirmajās 20 sekundēs, kad pievieno pieņus, ja, tad apaugļojās gandrīz 90% ikru. Dabā tas ir ļoti strauji, jo tas brīdis, kad tie pieņi ir kopā ar ikriem, ir ļoti īsts uz berzes. Ja pats ir straume, visu skalo projām, ja, tā kā arī šeit, principā tie pieņi savu darbiņu padara pirmajās 20 sekundēs. Ja. Nu, te var redzēt, ka tam ikram paliek, viņš te tagad... Dūmakains, jā. Nu, viņš ir ticis iekšā, tā ikrā, un viņš sāk to savu ceļojumu, ja. Mēs esam padarījuši sētu darbu, ja? Tagad 2 stundas briedināsies un kas tālāk? Nu, tālāk uzliksim uz rāmīšiem un viņi sēdēs turpmākos, 3-4 mēnešus, varbūt pat vairāk, ja. Tad tev būs jālasa ārā visi tie, kas gatavojas bojāties? Kas bojāsies, jā, lai viņi nosēdētu, teiksim, pēc iespējas tīrāki un lai nekādas, teiksim, neuzmestos sēnes virsū vai kaut kas tāds. Un tad tu teici, dabā viņi mēģinās tikt līdz ziemas sākuma matu stadijā. Ja pabeigsies, tad pēc tam viņi pārziemo. Un kas šķiļās? Šķiļās viņi martā parasti. Marta beigās tikko kāpj tie temperatūras siltā pirmā uzkāpja. Uz sieviešu dienas šķilsies visi forelēni. Visi cilvēki, kas šajos 4 gados ir bijuši kontaktā ar mazo forelēnu audzēšanu, izvadāšanu, ļoti labi zina, ka daba un cilvēku grafiki ir 2 dažādas lietas. Vienu pavasarīt tās foreles izaug ātrāk, pieņemas spēkā ātrāk un izlaižams jau māja beigās, citu reizi pat jūnija vidū nav riktīgi vēl izaugušas. Tagad mēs atgriezīsimies pirms 4 gadiem Lobes krogā, kad tā akcija tikai vēl sākās. Pirmo foreļu atgriešanās. Tā, kur mums jāiet? Ejam, ja? Kur, paņem savielēdienu iekšā, kā tad apskatīt.
Prīmā. Re. Izstāstīja iniciatīvu savu. Iniciatīva ļoti vienkārši. Iniciatīva vienkārši. Man izprast, kāpēc. Droši vien es tā padomāju, tāpēc, ka es ļoti mīlu Latvijas dabu. Un šī man ir mīļākā vieta uz pasaules. Daudz es kaut kur bijis, bet vienmēr ar tādu kolosālu sajūtu atgriežos. Un man patīk arī pie dabas būt. Es esmu makšķernieks un mednieks. Un šī bija tā reize, kad man likās, kad es esmu atjaunojis tos zivu resursus savās ūdens tilpnēs personīgās, bet man likās, ka kaut kas jāizdara tāds paliekošs, teiksim, visas Latvijas labā. Ja? Un tad mēs apskatījāmies tieši, kurām zivīm, teiksim, tā uzmanība pievērst vismazāk, un atradām, ka tās ir strautu forels. Ja? Brīnišķīgs zivs, kolosāls, ja? Un viņām kaut kā sagadījies tā, ka tās uzmanība nav. Visiem patīk ķert un garšīgi, un pasportot, un turistiem, un viss. Varu teikt, pat, kad es viņas Skotijā visvairāk arī esmu ķēris, ja? Kaut kā tur man sagadījies. Izlēmām 4 gadus tā nopietni atbalstīt, pakonsultējamies ar speciālistiem, pareizi kā jāaudzē, kā jāliež iekšā, uzsicē visu to lietu speciālistiem, jo tā nav vienkārši, ja? Paņemt un iegāzt 1 miljonu kaut kur vienā upes stūrī. Jā, tur ir milzīgs nianses. Jā, milzīgs nianses. Līdz ar to, kā saka, es neesmu tik liels speciālists, to visu uzsicēju tiem, kas to pārzina labāk. Tā kā es finansēju šo zivtiņu audzēšanu, tepat Latvijas zivaudzētavās, protams, ja? Tas arī, es domāju, pozitīvi. Ka tādā zivaudzētavs tomēr uz 4 gadiem zina kaut kā tādu pamatu, ja? Ka viņam būs tā vajadzība pēc viņām. Ja? Tā katru gadu tagad 250 000 laidīsim iekšā, cik es saprotu vienās un tās pašās daudzmaz vietās, lieksim, lai pamatīgi tur atjaunot to fondu. Ja? Šī bija pirmā diena, ielaidām 50 000, laiks foršs, garstāvoklis kolosāls, ideāli. Ja skatās tā metriskajā sistēmā, tas mazais forelēns ir tāds mazs knariņš. Un 4 gadu laikā ar tiem knariņiem no Ventspils līdz pat Alūksnē ceļojot ir sarosījušies cilvēki, 10 cilvēku. Vispirms jau makšķernieki, tad makšķernieku organizācijas, tad arī upju apsaimniekotāji, visbeidzot arī pašvaldības un, protams, projektā iesaistītās puses Skonto būve, zivju audzētāji un biedrība Mēs zivim. Tagad paceļosim kopā ar forelēniem pa visu Latviju. Sveicināti Latvijā! Ikses plīvo, sunīts reki jau iezīmē teritoriju. Mēs raidījumā Makšķerē ar Olti sākam šī gada sižetu sēriju par to, kā Latvijas upēs atgriežās miljons foreles. Kad jau šķiet šāda iniciatīva? Ko viņš dod tas, kad jūs tagad laižat iekšā? Es domāju, ka tas ir pats pa sevi, jo tās upes tomēr no padomu laikiem bija sagandēts. Iesākot ar visiem minerālu mēsliem un amoņakiem, kam tas, kad varbūt arī šīs, cik es saprotu arī no pētījumiem, tās foreles bija panīkušas un iznīkušas vispār. Jā. Tas, kad mēs atgriežam, es domāju, ka mēs iegūstam milzīgu bagātību. Un bagātību tikai neviens sev, bet arī mūsu viesiem. Un tas, es domāju, ka tas šis turisms kas ir mūsu nesabendētā daba, tas, es domāju, tas ir milzīga bagātība, milzīgs iegūms. Gan mūsu pašiem, gan mūsu valstī iedzīvotājiem un arī viesiem. Šobrīd milzīgs iegūms ir arī Pasteriņu pamatskolē, kur ir uzaicināti piedalīties forelīšu izlaišanā. Daudzām no meitenēm varbūt tā ir pirmā reize, ka viņas tagad laidīs ārā zivtiņus. Jā, palīgā, lai viņi var to pareizi izdarīt. Ejam augšā, Rikšē jau gaida. Cik šogad esi izaudzējis šim projektam to zivtiņu? Mēs audzējam katru gadu pa 50 000. Ar to, ka ir tāda privāta iniciatīva, ka tev pasūta audzēt kaut kādu noteiktu zivu daudzumu, tas tev dod kaut kādu drošību saviem spēkiem un savai varēšanai? Protams. Katrs tāds projektiņš jau ir patīkams, ir sevišķi audzētājiem, kam ir no tāds drusciņ kā interesi par visu to lietu, kaut kāds zivs jaunas sugas apgūt un audzēt. Tas tā ir. Mēs jau tādi jocīgi esam. Mums ir kā mēs varam audzēt kaut kādus vienu sugu un visu un priecāties par to, bet visu laiku kaut kāds vēlniņš urda, nu vēl kaut ko pamēģināt, vēl kaut ko, jā. Strautu foreli jums ir pietiekoši jauni, jā? Jā, ar strautu foreli mēs varavīksnenes, tad pālīs, sīgas esam audzējuši un inkubējuši, bet strautu forelītes šogad, tas ir 2. gads, kad mēs ar viņām ņemamies. Tā, tad klausieties uzmanīgi, bērni. Šite te, tām zivtiņām ir
Tur, kur viņas dzīvoja, bija 15 grādu ūdens. Gaujā šobrīd ir 18 grādi. Tas nozīmē, ka viņām bišķīt te būs pa siltu. Tāpēc mēs paņēmām no gaujas ūdeni un jau drusciņi ielaidām, lai viņas jau aprot siltu. Viņām uz 1 grādu vajag aprast 1 minūti, lai viņām nesāp galva, lai viņas uzreiz var nolīst un lai labi justies. Tātad vispirms šitā te notiek. Notiek tā, ka bišķīt palaiž iekšā to gaujas ūdeni un atkal ieļauj viņām apelpoties. Atkal bišķīt pagaidam. Atkal ielaiž iekšā ūdeni, atkal ļauj apelpoties. Un tā, ka jau tas spainis ir gandrīz pilns, tā var lēnām laist viņām, lai viņas pašas mēģina sprukt ārā. Lai tas kamoliņš griežās ar tām mazajām zivtiņām, viņas tāpat kā bērniņi, viņas nezina, kur viņas laidīs, viņas bišķī baidās. Bet tada laiku paskaties bišķī šitā te palaid kādu ārā, atkal iekšā. Kādam izskatās, tu daudz tādu? Varētu sekot vēl kāds pēc tavu pirmu? Es domāju, ka varētu. Jo es atceros, kad mēs sākam nodarboties arī ar Pareizticīgo katedrālu. Tas bija 6 gadus atpakaļ. Es atjaunoju visu fasādu viņas, ja, un tā tālāk. No sākuma cilvēki diezgan pasīvi. Ja? Bet pēc tam tas viss aizgāja. Droši vien, kad viņas jāizkustina. Ja? Jāizkustina no tā visa, kad, teiksim, lai viņi ir gatavi arī kaut ko sabiedrībai dot. Ja? Brīžiem, man liekas, viņi vēl nav gatavi. Ja? Un ļoti būtiski, man liekas, arī visi šī projektā ir tas, ka bez sabiedrības atbalsta, bez visiem šiem makšķerēšanas klubiem, ja? Visām sabiedriskām organizācijām man nekas nebūtu. Ja? Jo viņi, teiksim, mēs ielaižam, viņi zina, kurās vietās jālaiž iekšā, ja? Viņi pēc tam visu to mazliet uzpasēs, ja? Pieskatīs, ja? Ja? Tas ir šausmīgi svarīgi. Man liekas, varbūt arī dēļ šī veidosies varbūt kaut kāda jauna sabiedriskās organizācijas makšķerēšanas kluba. Es domāju, ka man būtu pats svarīgākais, lai mēs iekustinam, ja, šo to virzību. Ja? Hopā, hopi. No, kas tas ir? Nē, mazais forelens ir. Nu, re, kur ir? Nu, tā Nā, te re, kur šis varētu būt pagājušajā gada laistais. Varētu būt tas tavs laistais? Nu, jā, varētu būt 15 centimetri. Eku tāda vot izskatās 2 gadi veca forelīte. Smogs, nu viņus jau laida iekšā, nu 4 centimetri bija 3. Tādus. Kāda sajūta ir pašu laistās? Nu super. Nu vai atkal atlaižam, otrais palaižam vaļā zivtiņu. Super, skaista. Kāpēc tā forelī tik īpaši salīdzinot ar citām zivīm? Tieši man? Jā. Nu, tā man ir kulta zivs. Makšķerēju 30 gadi viņu, vairāk, laikam 31 jau būs. Viņai jāpaliek īpašai zivī. Pirmkārt jau dzīvo skaistā vidē, aizsargāmā vidē. Es pats zinu, ka visas strauteces, akmens krāvumi, oļi tie visi aizsargāmi dabas objekti. Tīri ūdeņi mūsu, tā ir mūsu bagātība. Un kas dzīvo tīros ūdeņos? Strauta forele. Ļoti skaists dzīvnieks tiešām. Teiksim tā, ļoti tipisks, ja? Jo forelēm ir dažādi fenotipi, respektīvi punktējums, punktu daudzums, sarkans punkts ir oranžs ar baltu apmalīti, violeti punkti un tādā garā. Ja? Izstāsti, kas šitā, cik šitai apmēram ir gadi? Nu šī varētu būt jau 3+, tas būtu labi augusi forele, ja? Un
Vēl tas ir atkarīgs no tā, vai viņi ir bijusi jau nārstot, ja, respektīvi tā zivtiņa, kur iet nārstot, vairs tik ātri neaug, ja. Strauta forela ir unikāla to, ka viņi spēja apdzīvot šādus te mazas strautiņus, kuros te mēs tagad makšķerējam, ja, nu, teorētiski tā ir maza seka lupīte, ja tā padomā, ja. Un šī nebūtu nav tā lielākā zivs starp savus sugas īpaņiem, kur te ir trāpījusies, ja, viņi sasniedz 3 kg, pat 4 kg dzīvesvarā, ja. Man ir liels prieks, ka, teiksim, uzņēmējs Guntis Rāvis atļaujās vienkārši, kā saka, iešpricēt Latvijas ūdeņos miljonus foreļu. Turpat ir uzņēmēji, kas grib uz dabas rēķina pelnīt un negausīgi pelnīt. Nu, sakarā tiem pašiem hesiem, tas pas mūsu karvas hes. Nu, sajūtas ir tādas jocīgas, divējādas. Vienā pusē ir tāds bezspēks izmisums, kad ir visa atļautība. No otras puses ir prieks, kad ir cilvēki, kas kaut ko dara Latvijas nākotnes labā. Miljons foreļu atgriešanās sadarbībā ar Skonto būvi.